Šeit šodien notiek datorloga akcija, ko CERT.LV rīko vismaz reizi gadā. Viņa ir paredzēta tam, lai visiem interesantiem sniegt iespēju pārbaudīt savus datorus, vai viņos nav vīrusi un kādas ļaundabīgas programmatūra. Mēs nepārbaudām, kāda ir izcelsme tām programmām, ko lietotāji lieto, bet mēs pārbaudām, vai viņiem gadījumā nav kaut kādas ļaundabīgas programmas, kas varētu kaitēt viņu privātajai informācijai vai, teiksim, datoru saturam, kas varētu nozagt kaut kādus banku datus un tādas lietas. Šis viss pasākums ir bez maksas. Visu dienu piedāvājam cilvēkiem nākt pie mums, pārbaudīt savus dators un pilnīgi brīvi. Man satrauc problēma, ka manam datoram, kurš ir pieslēgts pie Latvijas optiskā vada, it kā pieslēdz arī cits lietotājs. Man parādījās tāds ziņojums nevienreiz vien. Es šodien esmu ticis galā ar vienu potenciālo apmeklētāju. Un vismaz šajā gadījumā dāma sūdzējās par to, ka viņai ir potenciāli aizdomas par kādu tīkla aktivitāti, kur viņai adresācijas kāds mēģina nozagt. Taču pārbaudot, pārliecinājāmies, ka tomēr viss nav nemazam tik slikti. Vienojāmies pārskatīt visu datoru sistēmu, nokonsultēju viņu, pārunājām par drošību. Tātad, lai lietotājiem būtu skaidrs, kā korekti lietot, kā pareizi lietot datoru, atjauninājām programmatūru, atjauninājām sistēmu. Tā kā es domāju, ka aizgāja apmierināta. Man ļoti palīdzēja, man viss izdarīja. Akcijas sākās pagājušajā gadā. Viņas pagājušajā gadā bija kaut kādas, man liekas, 2 vai 3 reizes, un šogad šī ir pirmā reize, bet mēs ceram, ka tā nav pēdējā. Pagājušajā gadā man atrada vienu to trojas, es nezinu ko. Cilvēku atsaucība pagājušajā gadā bija ļoti liela. Šodien mums ir tikai dienas sākums, bet plānojam šobrīd ir diezgan mierīgi, bet plānojam, ka dienas otrajā pusē un dienas beigās būs ļoti daudz cilvēku, un droši vien, ka 4 mēs nebeigsim. Vismaz, kad nāk tagad pie manis, nāk šeit, tad ir dažādi ļoti plašs spektrs. Ir tādi, kuri ļoti labi pārzina savu datoru, ļoti labi zina, kur viņam atrodas kādas programmas, kādas servisi darbojās, un arī ļoti labi seko līdzi, lai operējošā sistēma tiktu atjaunināta, lai programmas tiktu atjauninātas. Ir arī tādi, kuri nemazam pat nezina, ka šādas sistēmas ir jāatjaunina, un nemazam neseko līdzi tām lietām. Tā kā šis spektrs ir ļoti plašs. Ir pieredzēts ļoti visdažādākais, sākot no salīdzinoši drošas sistēmas līdz pat ļoti nedrošai sistēmai, kurai nemazam pat nav antivīrus, un tur jau dzīvo vismaz vairāki vīrusi, kuri jau ir pārņēmuši vadību, un šis cilvēks nemazam nezina, ka ir kāda lielāka tīkla sastāvdaļa. Ļoti nepieciešams, jo, teiksim, es arī baidos uzticēties dažādām darbnīcām un dažādiem kompjuteru meistariem. Šeit augstu kvalificēti prāti un ļoti labi cilvēki, un ļoti atsaucīgi un pastāsta visu. Tātad, protams, uzturēt atjaunināt sistēmu un apzinīgi surfot internetā. Tas būtu 2 galvenie ieteikumi no manas puses.